Ja bērns ir absolūti vesels un principā nekāda problēma nav, cik bieži tas bērniņš tomēr būtu jāatveda pediatram? Ārstam būtu jāredz bērnu aptuveni vienreiz gadā. Pat ja viss ir kārtībā, vienkārši, lai pārbaudītu, vai bērns aug pareizi, vai attīstās, vai svars un augums atbilst pareizēm, tām līknēm, ko mēs izmantojam. Ka mēs sekojam līdzi, kā bērniņš aug, sekojam līdzi, kā viņš pieņemās svarā, un tas notiek līdz 18 gadu vecumam. Es zinu, ka visas iedzimtas patoloģijas šādi uzreiz liek pa sevi manīt. Kādas varbūt ir tādas pazīmes, uz ko pacientu vecākiem būtu jāvērš savu uzmanību, redzot to bērnu ikdienā? Grūti dažreiz pamanīt tās izmaiņas, kad bērnu skatās ikdienā. Tāpēc ir svarīgi novēroties pie ārsta, pie ģimenes ārsta vai pediatra. Un tad pediatrs vai ģimenes ārsts izvērtē, vai bērniņš atbilst. Protams, ar maziem bērniem tas ir samērā viegli. Tā ir pieņemšanas svarā, vai bērns aug kā ir nepieciešams, vai viņš pieņemās svarā, kā viņam iziet vēders, kā viņš ēd. Vai ādas krāsa, piemēram, pēc dzemdībām, pēc piedzimšanas. Bērnam ir fizioloģiska dzelte. Āda ir viegli dzeltena, un tas izskaidrojas ar to, ka mātes asinis vēl paliek bērna organismā, un tad sadalās, un tad izdalās tās vielas, kas izraisa dzelti. Un tad tai dzelti būtu jāpariet līdz mēneša vecumam, bet tiem, kuriem ieilgs, tad arī tā ir viena no pazīmēm. Un to visu spēj izvērtēt pediatrs vai ģimenes ārsts, nodrošinot tās regulāras vizītes un svēršanas.